Spaisa tirdzniecība pirms pusgada tika kriminalizēta un šķita, ka šai nelaimei jau pienācis gals. Tomēr šobrīd mediķi atkal ceļ trauksmi. Viņi teica, ka septembrī sācies jauns spaisu lietošanas vilnis. Tagad spaisu lietojošie jaunieši uzvedas daudz agresīvāk nekā iepriekš, tā iedarbības ilgums palielinājies. Atkal vairākiem jauniešiem iestājusies kliniskā nāve. Tas rosina aizdomas, ka maisījumiem pieliktas kādas jaunas, iespējams vēl mums nezināmas ķīmiskas vielas. Lai brīdinātu jauniešus par spaisu lietošanas graujoši bīstamajām sekām, piedāvājam fragmentu no Sijā Ziņas TV izveidotās šī gada filmas par bērnu drošību, lai dzīvo bērni. Tātad vēlreiz par spaisa bīstamību. Sākās tāds kā, es nevaru teikt, pilnīgi viss tā kā izmainījās. Sāk palikt ļoti nelabi no smiešanās, gribējās tā kā principā vēmt un likās, ka ne tikai tu vienkārši vēms, bet kad izvēms visu savus iekšējos orgānus, visu, kas vienkārši tev ir iekšā, kad tas viss tiks tā kā saplēs. Šausmīgi sāpēja galva, spieda visu krūšu rajonu ļoti stipri un izteikts halucinācijas. Cilvēki, kas lieto narkotikas, neredz apkārtējo pasauli. Viņu tā pa īstam šeit nemaz nav. Uz lielceļa, ikdienas darīšanās vai mājās, viņi var būt pat ļoti bīstami. Cilvēki tic, ka jūtas labāk, vai darbojas labāk, vai ir vienkārši laimīgi, kad lieto narkotikas. Tie ir kārtējie maldi. Viņi laikam mirst. Agrāk vai vēlāk narkotiskās vielas cilvēku fiziski iznīcina. Principā es kļuvu bezpalīdzīga pilnīgi. Un cilvēki, apkārtējie cilvēki, vispār viņiem ir pilnīgi vienalga. Es sanāk 8. klasē es mācījos, es nebiju ne pārāk liela, ne arī kā savādāk. Redz, ka tas ir bērns, bet viņi arī iet garām, skatās, kā pēc apdzēries, salietojies bērns vienalga. Bet to, ka, piemēram, viņi neaizdomājas par to, ka tas bērns vispār nesaprot, ko viņš dara tajā brīdī. Lāsmas pieredze lietojot spaisu bijusi ļoti īsa. Tagad meitene piedalās Stop Drugs rīkotajās akcijās. Andrejam ir 17 gadi. Narkotikas viņš lieto jau no 13 gadu vecuma. Viss, protams, sākās kā joks, un tā arī turpinājās līdz brīdim, kad Andrejs atjēdzās Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Puisis par mūziku un grāmatām neinteresējas jau sen. Arī par sportu palikušas tikai skumjas atmiņas. Спорт, не знаю, 6 лет на плавание ходил, потом на бокс ходил больше года, потом как-то так получилось, что так получилось, не знаю, начал курить. Jebkurš cilvēks vēlas no dzīves gūt prieku un izvairīties no sāpēm, bet nav viegli to izdarīt pasaulē, no kuras tu ik pa laikam vienkārši atslēdzies. Просто в кому все просто отключился и все, упал просто и все. Покурил и просто вот так рухнул просто, и все. Ничего не было. Разные, я видел, да, разные. Видел тоже такой покурили, например, да. Идем, говорит, у меня там вообще, говорит, легкий как будто обваливается, говорит, смешно даже как-то стало, говорит, у меня легкие внутри аж все рушится, говорит, ломается, как будто, говорит, все, я сейчас умру, как будто. Lai cik dzīves priecīgs Andrejs neizklausītos, patiesībā viņš ir sapratis, ka izredzes uz laimi viņam ir krietni sašaurinājušās. На самом деле, когда сидишь реально, и понимаешь потом, что что уже до больницы дошло, что уже там и на учете стою, ни права, ничего, никуда там, ни в мореходку там, например, не поступить, никуда не могу, просто не работать, ничего вообще никакого нельзя. То же самое, как сел в тюрьму, ты вышел, ты все уже никуда не работать не можешь, ничего. Katru gadu Latvijā mirst ap 150 bērnu. Vienā lielā Rīgas skolā tās ir veselas 5 klases. Katru dienu desmitiem jaunieši gūst traumas barā vai vientulībā. Tas notiks arī šodien. Kad nelaime notikusi, bijušo nekad vairs nevarēs padarīt par nebijušu. Bez tā visa varētu iztikt, ja vien mēs apzinātos, ka esam homo sapiens, saprātīgais cilvēks. Par iespēju izveidot šo sadaļu filmā no sirds pateicamies visiem atbalstītājiem.
Sijā Jēkabpils siltums, Sijā Remus elektro, Sijā pils aptieka, Sijā blīgzna un personīgi Jānim Blaževiča kungam.